Nu labi, halleluja. Brīnišķīgi, 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 brīnišķīgi. Jēzus Kristus zem drupsīm. Jā. Mīkst varbūt. Mīkst, jā. Varbūt tas augsts cilvēks. Varbūt viņš tieši meklē augstumu. Uz augstās grīdas. Jā, varbūt. Labi tad. Tā, šodien būs mums smaidīgais piemiņas mīlas, tātad, jā. Ja gribat skumjo, tad citu reizi jāmāk. Piesakīties. Vai atgrieziet riņķi. Atgrieziet riņķi un būs labi. Cik būtu skupjas. Jā. Paldies Dievam par kārtīgo reizi, ka mēs varam būt šeit. Paldies Dievam par iespēju būt šeit. Tēvs, paldies Tev, ka mums ir iespēja būt šeit un runāt Tavu vārdu, un dalīties ar Tavu vārdu un dzirdēt Tavu vārdu. Tā ir privilēģija. Un es domāju atcerieties par mielastu, kur Bībelē sacīts ir par mielastu. Kāds kungs uztaisīja mielastu. Viņš teica, viņš aicināja cilvēkus, jā, lai nāk uz mielastu. Un kādam bija darīšanas un visādas ņemšanās, bet tas kungs viņš teica, labi, tie nenāk, tad ņemam citus, aicinam no visām malām cilvēkus, jā, jo ir vērtība tajā, ka ir mielasts uzklāts. Un es saprotu, ka mēs fiziski varbūt, ja šeit būtu mielasts fiziski uzklāts, pieņemsim, tad tev būtu vieglāk atnākt, jo tas ir redzams, tas ir baudāms, tas ir saprotams, tu vari ritīgi nēst, atnāk tev, ritīgi pieēsties, un viss ir kārtībā, un tev ir tā kā pieredze un saprat un skaidrība, ka tas viss ir labs, kur gaivis būs tev un viss varēs forši pavadīt laiku. Amen. Bet garīgajā pasaulē arī Dievs klāj mīlestību katru reizi mums. Amen. Un tā ir brīnišķīga realitāte apzinoties, ka mēs šeit neesam vienkārši tāpat cilvēki, bet pats Tēvs, pats debes Tēvs ir tas, kas darbojas mūsu vidū. Un viņš ir tas, kas klāj mūsu mīlestību. Viņš ir tas, kas vēlas pabarot mūsu un dalīties ar savu vārdu, dalīties ar savu dzīvību. Amen. Tāpēc šajā vakarā es lūdzu, lai tavs sirds ir atvērta viņam. Amen. Un viņš ir tas, kas dod mums šo brīnišķīgo mīlestību, atziņas gaismu, amen, par Jēzu Kristu, kas mūs ved tuvāk viņam. Un ir brīnišķīgi, ka tu izēj no kādām kalpošanām un tu esi iepriecināts, tu esi motivēts tuvoties Dievam, tu vēlies, tu esi kaut ko iepazīts ar viņu, iepazīts viņu mīlestību, iepazīts, cik viņš ir labs, cik brīnišķīgs, amen. Un tev ir vēlēšanās kalpot viņam vai tuvoties viņam un darīt brīnišķīgas lietas priekš viņas. Amen. Tāpēc tas ir mīlestība. Tas nav stāsts tikai par cilvēcību, par cilvēkiem, amen. Nav stāsts tikai par glāzīti un par maizīti, bet tas ir garīgs stāsts. Amen. Un mēs to nevaram sajust, atkal mēs to varam pieņemt ticībā. Tēvs, tu esi šeit mūsu vidū. Dievs ir šeit mūsu vidū. Nevis tāpēc, ka es to esmu izdomājis vai viņš vienkārši tā tur izdomā un sev kā saka, uzkruķī, ģipā, viņš tur tāds skruts džeks un tāpēc viņš saka, ka Dievs ir mūsu vidū. Nē, Jēzus teica, kur 2 vai 3 man vārda dēļ, kur 2 vai 3 manā vārdā ir sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Paldies, kungs Jēzu, ka tu esi šeit, mūsu vidū, amen, caur svēto garu. Viņš ir šeit, šajā vietā. Paldies Tev, pestītāji, ka Tu esi šeit, šajā vietā. Paldies, ka Tu strādā šeit, darbojies mūsu dzīvēs, darbojies starp mums. Amen. Paldies Tev, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Viņš ir dzīvs, viņš nav reliģija, viņš ir dzīvs un varens Dievs. Viņš darbojas mūsu dzīvēs. Amen. Halleluja. Labi, ir vairākas lietas, protams, mēs netiksim visam tam cauri, ko es sadomājis, bet ar ko mēs varētu iesākt? Labi, iesāksim ar no 1. Samuela grāmatas būs. Mēs palasīsim vairākus tādus notikumus un, protams, padalīšos arī par to, kā tas ir jaunā derībā. Vienkārši lietas, kas man uzrunāja un likās interesantas, lai es varētu padalīties ar jums ar tām lietām. Labi, šādi. Okay.
Tātad 1. Samuela grāmata, 5. nodaļa. Krieviski 1. Samuela. Piervērts Samuila. Sen jau vajadzēja pārsaukt. Piervērts. 1. ķēniņa. Jā, 1. ķēniņa. Mums ir 1. Samuela, 2. Samuela, pēc tam ir ķēniņa laikam, 1. 2. ķēniņa. Jums ir visi 4 ķēniņi, jā? Jā. Nu jā. Tā ir. Tas nav pie manas pretenzija, mums pie tūkotājiem. Mums pie tūkotājiem, viņi tur visu šito. Bet paldies Dievam par Bībeli, ka mums vispār ir ko ņemt. Tas ir, es domāju, fantastiski, jo iedomāties, ja man būtu vienam Bībeli, jums nevienam nebūtu. Āki dieni! Iedomāties, stāst, ko grib vispār. Jā. Mācītāji jau vispār lasīt. Nu kā tad? Viņi nemaz nemācēja lasīt. Spiritus Santus, viens tur, jā, un viņš tur nolasa to Bībeles pantu, tu jau nav nesaproti. Ne latīniski. Tu pat amen nevar pateikt. Nu, ja tu nezini latīņu valodu, tu saki, nu, laikam jau. Galvot jau varbūt zināju, bet, nu, vai saka patiesību, gan nezināju. Jā, to nezināju. Jā. Еще раз. Mēs увидим 1. Самуила. Это 30 царств. Нет, это 1 царство. Давайте посмотрим. 1 царство, 5 глава. 5 глава. И Samu nāda. I 3. 4. pantiņš būs. Nu labi, te daudz ņemties, bet šeit ir notikums, kad Dieva šķirsts tika atņemts Izrēlam. Un filistiešiem tajās sākās liels problēmas. Tur viņiem augoņi un viss kaut kas tā, un visādas problēmas. Viņi domā, kā lai mēs tiek vaļā tagad no to šķirstu? Atņemt tā ir viena lieta, bet kā lai mēs tagad tiek no viņa vaļā? Jā, viņi prasa, nu labi, viņi tur tika vaļā no šī šķirsta. Ņemiet viņu, mums nevajag, jā. Interesanti. Un Izraela tauta bija ļoti priecīga, ka tāds šķirsts atnāca. Bet pirms tam, tad ne par to stāsts. Tās ir pirms tam, kas viss notiek. Šie tagad atņem to šķirstu, domā, nu, Dieva šķirsts, nu, kur mēs liksim? Nu, liks tajā viņam Dagons kaut kāds dievs, Dagons, es nezinu, kā viņš zinās, pakaļ Dagon. Tas ir, ka tev pa īsu ir, un tu, davai Dagon, kaut kāds Dagon. Nu labi, un viņi ielika Dieva šķirstu tajā Elgdieva namā iekšā. Es kaut kā, varbūt es dalījies ar to kādreiz, bet fakts tāds. Un šie nāk no rīta iekšā, skatās viņa tā Elgdieva statuja, nogāzusies zemē, pati no sevis vienkārši. Šie baigie, непорядочно. Viņi ceļ augšā atkal. Viņus ceļ augšā. Viss, ok. Iziet ārā, nāk šodien iekšā. Tas ir nokrīt zemē, atkal tā Elgdieva statuja, nokrīt uz zemē. Galva nolausta, rokas nolausta, vienkārši rums, palicies vienkārši, jā. Un tad, kad es lasīju šo te, man, protams, vairāk uzreiz ir domas par to, kā tas ir mūsdienās, kā tas ir jaunajā derībā, viss, kas notiek mūsu dzīvēs, ne? Un man asociējās šī te rakstvieta ar to, kad kas notiek mūsu dzīvēs, kad Dievs ienāk mūsu dzīvēs. Mēs dzīvojam bez Dieva, mēs bijām pilni ar elkiem, reāli. Mēs bijām pilni, mēs kalpojam, Bībele saka, mēs bijām nodoti grēku verdzībā, mēs kalpojām tumsa, mēs bijām tumsa, Bībele pat saka, jā. Un tad Dievs ienāk mūsu dzīvēs. Amen. Un es domāju, ko simbolizē šīs derības šķirsts? Viņš simbolizē derību ar Dievu. Viņš simbolizē visu. Mūsu derība šodien ar Dievu, tas ir Kungs Jēzus Kristus. Viņa dāvinātais nopelns, viņš noslēdz derību ar Dievu, un mēs caur ticību pieņemam šo te dāvanu, ko Dievs mums ir dāvinājis. Un Dievs ienāk mūsu dzīvēs, bet viņš neienāk mūsu dzīvēs vienkārši kā
viens no dieviņiem, kaut kāds ķirsīts uz tortes, jā, vai vēl tur kaut kas. Viņš ienāk mūsu dzīvēs kā kungs, kā ķēniņš, kā glābējs, kā vienīgais pestītājs. Un es ticu tam, ka tajā dienā, kad viņš ienāk mūsu dzīvēs, viņš ir tas, kas salauž mūsu dzīvēs katru lāstu, katru tumsības spēku, katru ļaunumu. Tas ir noticis, tas ir piepildīts, Jēzus Kristus vārdā. Varbūt tu to nesajūti fiziski savā ķermenī, bet garīgi tas ir reāli noticis. Tas notika tavā dvēselē, tas notika tavā garā. Garā viss ir noticis. Un ziniet, es domāju par to, es atcerējos atkal pirmos vārdus, ko man pateica Svētais Gars pēc jaunpiedzimšanas. Pirmie vārdi, iedomājieties, es piedzīvu no augšienes. Un Svētais Gars man pateica pirmos vārdus. Tad, kad es gribēju sākt smēķēt, viņš pateica, tev to nevajag, tu esi brīvs no tā. Tu esi brīvs. Es domāju, jā, es esmu brīvs. Es dzirdēju šos vārdus. Es dzirdēju viņus. Bet ko es izdarīju? Es aizgāju, es apskatījos uz situāciju, uz apstākļiem. Es paskatījos, ka kādu tur smēķi apkārt vai ko. Un es paņēmu un uzcēlu atpakaļ šo alku. Es paņēmu un uzcēlu atpakaļ vienkārši. Pateicu, labi, lai viņš te paliek blakus. Bet Dievs neapstājās. Viņš turpināja. Ne tas, ka viņš man turpināja zāģēt par kaut ko, bet tev ir skaidrība, tev iekšā sapratība, ka tu vēlies būt brīvs no šīm lietām. Amen? Un tad, kad tu atkal pieņēmi kārtējo reizi šo patiesību, tu biji brīvs no tā. Es atceros aizbraucu uz organizāciju, es esmu brīvs no smēķēšanas, es saukts viņiem. Viņi saka, es zinu, tas kolēģis, bet armijas biedrs, kas bija ticīgais, kas man evaņģēlijas sludināja, viņš teica, es zinu, ka tu esi bijis draudzē. Es zinu, ka tu esi redzēji, ka tu esi bijis tur, un tu esi saņēmis brīvību. Amen? Un es ticu tam. Ziniet, Dievs, vienīgais, kas spēja pacelt atpakaļ, spēja uzcelt šīs vecās lietas mūsu dzīvēs, tas esam mēs paši, cilvēki. Bet patiesība, to, ko evaņģēlijs sludina, evaņģēlijs saka, ka pie krusta Golgātā Jēzus Kristus mūs ir atbrīvojis un atpircis un samaksājis pilnu cenu par katru tavu verdzību. Es saprotu, ka paiet laiks, kamēr mēs pieņemam un noticam šīm lietām, ka mēs pieņemam šīs lietas, izdzirdam šīs lietas. Varbūt tev vienkārši liekas, ka es domāju, ka es esmu brīvs, varbūt kaut kā. Bet tad, kad tu pieņem šo patiesību, tu patiesi kļūsi brīvi. Bībelē Jēzus teica, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Viņi atbrīvos. Ja mums nav trūks patiesības, vai nav patiesības, vai nepareiz patiesība, mēs nespējam iegūt šo brīvību, tāpēc, ka mēs turpinam dzīvot vai paļauties vai ticēt meliem. Amen? Bet vienīgais, kā ienaidnieks var strādāt, tas ir caur meliem. Viņš melo, viņš ir melis, viņš ir slepkava, viņš ir laupītājs. Amen? Un vienīgais, tu redz to, tas elks, viņš būtu palicis guļam. Viņš nebūtu piecēlies. Dieva spēks nogāz viņu. Jūs saprotiet? Ne mēs nogāzām mūsu elks, ne mēs izdarījām, ne mēs atbrīvojām sevi, ne mēs kaut ko izdarījām, lai mēs būtu brīvi, vai labāk, vai supercilvēki. To izdarīja Jēzus Kristus asinis, to izdarīja Kristus nopelns. Viņš atbrīvoja mūs no šīs tumsības spēka, no sātana varas, no grēka varas, no slimības varas. Viņš atbrīvoja mūs, viņš dāvināja mums šo uzvaru. Bet tas, kas tad uzcels atpakaļ šīs lietas mūsu dzīvēs? Kādā veidā mēs uzceļam? Tas, ka mēs pieņemam melus savā dzīvē. Tas, ka mēs sakam, jā, tā jau ir visiem. Jā, tagad būs tā. Jā, tagad laikam jāpaslimo bišķiņi vai vēl tur kaut kas. Vai es esmu ļoti sasalis, būs laikam iesnas man, jā? Vai kāja sāk sāpēt, laiks mainīsies, vai vienalga kaut kāds lietas. Vienalga lietas, kuras tu nespēji pamatot uz Bībeli, kuras tu nespēji pamatot uz Dievvārdu, kuras tu nespēji pamatot uz Kristus nopelnu. Viņas
viņas iet pretrunā Dieva vārdam. Viņas iet pretrunā. Kad mēs pagājušajā runājam ar to, ko Pēters teica, ka cik briesmīgi izklausījās tie vārdi, ko Pēters teica Jēzum, lai tev tā nenotiek, kungs. Ja? Vai Jēzus runāja par to, kad viņš ies mirt pie krusta Golgātā. Tā bija viņa galvenā misija. Tas bija viņa galvenais mērķis, ko Dievs bija viņam vispār, kāpēc viņš bija nācis zemes virsū. Lai nomirtu pie krusta Golgātā par cilvēces grēkiem. Un Pēters saka, nevajag tev Jēzu. Un Jēzus teica, atkāpies no manis Sātana. Cilvēciski mēs skatāmies, viņš teica, lai to forši dzīvi, lai to kas. Bet tas gāja pretrunā to, ko Dievs bija sagatavojis priekš viņu. Amen? Un tieši tāpatās Dievs, caur Jēzus Kristus nopelnu, ir dāvinājis mums, kā Bībelē saka, brīnišķīgus un ļoti spēcīgus apsolījumus. Amen? Viņš ir dāvinājis mums šos apsolījumus. Un viņš ir, es ticu tam, ka Dievs nav ieplānojis, lai mēs, neteiksim, ka dzīvot miesā. Ko es domāju zin tā, dzīvot miesā? Ne tas, ka tu, es esmu princese! Tu skraidalai apkārt, ja, mini svārciņos rozā un puķīt rokā, un es esmu princese! Un viss atrauc no realitātes, ja, pilnībā. Nē, es nedomāju par to, es domāju tieši, ka tu saproti realitāti, ka tu saproti, kas notiek ap tevi, ka tu zini, kas notiek ap tevi, bet tu redz arī to, ko Dievvārds saka. Un tu izvēlies, apzināti izvēlies Dieva vārdu patiesību savā dzīvē. Jo Dieva vārds ir tas, kas atbrīvo tevi. Un tu izvēlies, pasaki, nē, jā, es redzu, ka šī lieta eksistē manā dzīvē. Es redzu, ka manā dzīvē eksistē parādi. Es redzu, ka manā dzīvē eksistē slimība. Vai es redzu, ka manā dzīvē eksistē vēl kaut kas. Bet tu neapstājies ar to. Tu saki, bet Dieva vārds saka, ka caur Jēzus Kristus brūcēm es esmu dziedināts. Un tāpēc es runāju uz tevim kalns, es runāju uz tevim problēmu, es runāju uz tevim tu. Ļaunums, tu esi ļaunums Dieva acīs, tāpēc, ka tu runā pretī tam, ko Jēzus man ir uzdāvinājis pie krusta Golgatā. Un tu runā uz viņu, un tu saki viņam, iet prom no tavas dzīves. Jēzus teica, ka kalni tevi paklausīs. Kalni tevi paklausīs, ja tu ticēsi savā sirdī. Amen, tu saki, bet es neticu, es šaubos. Turpin runāt tad. Turpin runāt patiesību. Kāpēc tu turpinās runāt? Tāpēc, ka ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Ja tavs sirds dzirdēs Dieva vārdu, ja tavs sirds dzirdēs Dieva vārdu patiesību visu laiku, tavā sirdī būs ticība. Tu iegūsi pārliecību. Tu sadusmosies uz šo te lietu, kas tavā dzīvē nekustās. Tu teiksi, Jēzus Kristus vārdā, prom no manas dzīves. Es saistu tevi, es pālu tevi iet prom no manas dzīves. Un tu neapstāsies runāt to. Tu teiksi šīs tā lietas. Amen? Halleluja. Tāpēc, ka Dieva vārds tev to ir dāvinājis. Amen? Halleluja. Tie ir garīgi principi. Tā mēs piedzīvam no augšienes. Tā tu piedzīvam no augšienes. Tu vari pateikt, kāds augšienes? Tagad Nikodems prasīja, viņš teica, klausies, Jēzu. Tu man pasaki vienu lietu. Kā cilvēks, un viņš piedzim, un tu saki, piedzim, kad tad viņš var atgriezties atpakaļ mātē iekšā un vēl piedzimt? Un viņš nesaprot to, ko nozīmē piedzimt no gara. Viņš skatās uz miesīgo sfēru, viņš skatās dabīgi, jo viņam vienīgais vārds piedzimt asociējās ar bērnu ienākšanu pasaulē. Bet viņš nesaprot, viņš neizprot, ka cilvēks ir gars, dvēsele un miesa. Un Jēzus runā par šīm lietām, tu esi Izraēla mācītājs, un tu nezini šīs lietas, ka ir gars, dvēsele un miesa, jā, tā tālāk. Ok, šodien mēs to zinām, bet piedzimt no gara, tas nav skatīties vienkārši uz miesu. Amen? Tā. Šī būtu tā lieta. Halleluja! Tāpēc es ticu tam, ka Dievs nav paredzējis mums pēc jaunpiedzimšanas. Iedomājieties, ja Bībele saka, viss vecais ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Halleluja! Tas nozīmē, ka Dieva plāns un Dieva griba ir, lai mēs nedzīvojam vecajā. Lai mēs nedzīvojam vecās domās. Ok, es baigi viegli pateikt visā tajā, pēc 30 gadiem visam, kam tu esi gājis cauri un cik tu esi. Jā, mēs esam mēs nevis maiņas procesā, bet mēs mainamies. Un tas, kas mūs maina, ir Dieva vārds. Viņa patiesība.
viņa patiesība, viņa evaņģēlija patiesība, vēsts par žēlastību, es teiktu tā, patiesa patiesība, viņa maina mūs. Ja tu šķīgi tici, tad tie ir meli. Amen? Un ja tu tici meliem, tad meli ietekmē tavu dzīvi, pareizi. Amen? Tā ir, jā. Bet patiesība atbrīvos tev. Patiesība atbrīvos tev. Amen? Patiesība darīs tev brīvu pirmajā dienā. Halleluja. Es atceros savas ticības sākumā. Ticīgiem ir tendence piegriezt vērību domām. Viņi lūkšanām, lūdzu, viņam ienāk kaut kāda doma, un viņi var nesāt. Es biju jauns ticīgais, un es mācījos tikai, un es atceros, kad es pirmo reizi saņēmu savā dzīvē skaistu uzvalku. Un es atceros, Mārs mācītājs dzīves avotā, viņš runāja par to, kā var dabūt dīvām debesīs. Tā bija tēmas tiešām, tas bija kaut kas nedzirdēts, un tas bija brīnišķīgas lietas tās bija. Un es atceros, es gribu būt daļa no tā. Un es atceros, ka man bija kaut kāda jaka tāda, kas man patīk. Es domāju, Dievs, es gribu šo jaku iesēt, es gribu, lai viņi būtu debesīs. Visi es viņu noliek, lai viņi nomirst, sēklu, visus tos principus, tad jāstāsta ja sēkla nenomirst, ja, tad viņi nevar nest augļus. Tad priekš manis viņai ir jānomirst. Ja. Un es viņu noliku, es skatos Dievs, šī ir tava sēkla, viss viņa ir nomirusi priekš manis viņa neeksistē vispār. Halleluja. Un es pateicos Tēvs tev par cilvēku, ka tu apsūti, kam man šo sēklu, kam man viņu atdod. Halleluja. Un es pateicos tev. Pēc tam atnāca viens cilvēks un Dievs, šim es varētu iet. Tu paprasīju, jā, labi ir. Es domāju, halleluja, ir viss. Pēc tam pēc kādu laiku man atnāca viens brālis, viņš klausies. Viņš teica, man viens uzvalks ir. Viņš teica, es zinu, tev prāta domas ir kaut kāds noteikti briesmonīts, varbūt tur tāds, bet tu saka, labi, atnes parādi, ja, kas tur kā. Viņš saka, viņš ir izaudzis no tā, viņš paliec lielāks ir, vai uzvalks mazāks, nezinu. Jā, kā parasti. Vīri parasti sūdzās, ka palicis kaut kas mazāks. Ja. Es Kristīna arī viņu pēc veļas žāvētājs saka, maicini, man ir palikusi, man sarausies, viņa saka. Muņķoks, viņa saka, es saku, nē, godīgi, reāli ir maiks, kas saraujas. Veļas žāvētājā viņas saraujās, viņas paliek tā kā mazam lācīt, viņa paliek iespīlēts, domā, wow, man tādu nedrīkst ietefrāt, pārāk atklātas. Šities spiežas okay. Jā. Tā, labi, kur es palikos? Uzvalks, brīnišķīgais uzvalks, lūk. Un šis tagad atnāk, ritīgi tu telefānu, tu ko? Tas 90. gados telefānu iepakojumā iekšā viss. Viņš attais vaļā un es... Viņš skaists, divbortnieks, ritīgais. Tā kā čikāks mafija. Melns, skaists. Es viņu uzvalku. Bēngš, vienkārši perfekt. Es domāju, wow, tā kā Ulfs Ekmans. Wow, cik skaists, neatvērams, šlipsīt, visu kaut ko. Ai. Es biju vienkārši fantastiski. Es slavēju Dievu, es pateicos Dievam. Halleluja, tas ir brīnums. Tu esi piedzīvojis, tu esi laimīgs, tu esi priecīgs. Un tu slavēji Dievu un pateicies, reiz tev tā doma, ļauna, augsta doma. Atdod šo te kostīmu tur vienam. Es domāju, auč. Un tu domā, ka noteikti Dievs to saka. Tāpēc, ka man viņš tā patīk, tas kostīms, un tā, Dievs negrib, lai man kaut kas patīk, lai tas būtu elks manā dzīvē, vēl kaut kas. Un ziniet, un es staigāju, un tās domas man nomocīja. Jo es negribēju atdot, bet Dievs, ja tu saki, tad es varu atdot. Un beigās sākās sviests ritīgais. Tā balss sāk, atdod kurpes, atdod kaut ko. Es tur vienam atdod kaut ko to atdod. Bet es domāju, kaut kas nav ritīgi. Kaut kas nav ritīgi.
Jo es esmu tā kā tāds robots, es esmu tā kā vergs. Es neesmu brīvs. Un es atceros, ka es pie Ingveru piegāju parunāties. Ir brīnišķīgi, ka tev ir apkārt cilvēki, ar ko tu vari parunāt, ar kuriem tu vari. Ir brīnišķīgi. Ne tas, ka tu katru reizē, ir brīnišķīgi, ir situācijas, ka tev ir vajadzīgs ar kādu parunāt. Amen. Tev ir vajadzīgs būt pie kāda, tev ir vajadzīgi brāļu māsas, tas ir brīnišķīgi. Tev ir vajadzīgi ģimeni, tev ir vajadzīgi cilvēki apkārt. Tev ir vajadzīgs Dievs apkārt, un tu paprasīt, kungs, pie kā es var aiziet parunāt. Amen. Lūk, un Ingers bija, un es viņam izstāstu situāciju, viņš saka, nebūs rītīgi, viņš saka, es zinu vienu lietu, ja Dievs tev runā, tu gribēsi to, tev būs vēlēšanās to, tev būs karsta vēlēšanās. Un tad, kad tu izdomā, kungs, uz šo vārdu es gribu pamēģināt dabūt šo jaku debesi. Tas bija mans lēmums, tā bija mana griba paklausīt viņa vārdām. Viņa vārds ietekmē man, un man ir radās vēlēšanās izdarīt to. Neviens man nespied, es gribēju to, es vēlējos to. Un redz, Dieva gars nekad nepiespiež, bet Dieva gars aicina. Sātans piespiež, viņš nāk pie tevis, tā kā viņš ir melis, slepkam lopītājs, bet mēs visi mācamies iepazīt Dievu. Un, ziniet, vislabāk iepazīt Dievu, tas ir paņemt pašas lielās rakstvietas par Dievu, kas ir. Dievs ir mīlestība, Dievs ir gaisma, viņš nemainās. Tās ir lietas, kuras nekad nemainīsies. Amen. Kāda gudrība nāk no viņa? Amen. Ko viņš ir darījis? Viņš aicināja cilvēkus, ja? Svētais gars aicina, un tā. Tu iepazīsti Dievu, kāds viņš ir. Amen. Un tu ej cauri procesam, tu mainies. Un katra tavu pieredze, tas ir tas, ko tu pieaudz, tā ir tā lieta, ko tu iegūst, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Es te runāju ar Guņču, Tīsonu Guņču, jā. Gunāru Tīsonu. Viņš kādreiz bija dzīves avota draudzes loceklis arī, viņš dzīvoja Tartu. Viņš uzzināja, ka es aizgāju no dzīves avotu uz doto brīdi, kad mēs parunājām, pēc viņam līdzīgi kaut kāda situācija bijusi viņa dzīvē, ja. Un mēs runājam par daudzām lietām, bet viena no lietām, ko es teicu, kas daudziem interesē, arī es satikos ar vienu brāli, viņš teica, klausies, kā tagad tev, es cerams, ka nav tā, ka tu esi izgājis no draudzes dzīves avots ārā, un tagad tu visiem vienam stāsti, ja? Es tu dzīves avotu vairs redzēt negribu, viss, kas tur ir bijis, tas ir briesmīgi, viss bijis, ja? Un tā tālāk, viņš saka, es ceru, ka tev nav tās, man nepavisam nav tā, jo tā ir mana dzīve, tā ir mana pieredze, tā ir mana pieredze kopā ar Dievu. Es esmu bijis svētīts būt tajā draudzē, baudīt vārdu, ko sludināja tā laika kalpotāji, kas bija, kas dalījās. Tā ir nenovērtējama pieredze. Un tas ir nenovērtējams lietas, ko tu esi baudījis kopā ar Dievu. Jā, tu esi bijis daļa no šīs draudzes, bet arī šie cilvēki ir kalpojuši tev un ietekmējuši tavu dzīvi, un tu esi pieaudzis Dievam. Un tas ir milzīga vērtība. Amen? Tā ir milzīga vērtība. Tāpēc tas ir nenovērtējami tādā ziņā, ka tu vari iet un pateikt pēc tam, tas ir viss, man sāpināja, tāpēc es aizgāju tā. Nē, es neaizgāju sāpināts. Tas bija mans apzināts lēmums. Amen? Pienāca diena, tas bija apzināts lēmums, es izgāju bez rūgtuma. Amen? Šito es izgriezīšu ārā no YouTube. Nē. Lai paliek, tas jau nav nekas briesmīgs, ko es saku. Vienkārši ziniet, Dievs ir brīnišķīgs. Amen. Un tā ir privilēģija. Tā ir privilēģija būt ar viņu. Un ziniet, kā Bībele saka, tas ir tāds gods saukties un būt par Dieva dēlu. Amen. Saukties un būt par Dieva bērnu. Un viņš mums tāds ir radījis. Mēs neesam to nopelnījuši. Un tā ir privilēģija būt par Dieva bērnu. Tā ir privilēģija būt starp Dieva bērnu, būt Dieva tautas vidū. Amen. Halleluja. Amen. Jā, ne viss tev sapas vai kas iet, bet tas neizmaina to, ka tu var lūkoties uz viņu ar mīlestību. Amen. Mīlestība tā nav sajūta. Mīlestība tā ir tavu ticība. Tā ir ticība un pārliecība tam, ko Dievs ir ielicis tavā iekšienē. Tu esi izmainīts. Vecais cilvēks, vecais Sandis, ja jūs gribat atrast veco, viņš ir nomiris. Vecā Ramona ir nomirusi, vecais Vova ir nomiris, otrs Vova arī ir nomiris, pirmais Vova ir nomiris. Vispār, ko nomir? Kā tu
kas notiek, viņi klausīs, viņi jau neredz, ka tu te sēdi, ja? Kas tas ir? Tagad šis te Bublikovs bija tajā filmā. Да. Сравнение с Бубликовым хорошо, jā, beigas Bublikovs, jā. Bet vecais cilvēks ir miris. Tu esi pilnīgi citādāks, tu esi pilnīgi citādāks savā garā. Tu esi jauns radījums, Jēzu Kristu. Viss vecais ir pagājis un viss ir taps jauns. Un es ticu tam, ka Dieva plāns un Dieva vēlēšanās ir mūsu dzīvēs, lai mēs varētu dzīvot un baudīt to, ko viņš mums ir dāvinājis. Un tas ir tieši tas, ko es runāju par to. Viņš ir izrādījis visus augus mūsu dzīvēs. Viņš ir nogāzis visu šīs lietas. Un mēs domājam, kā tad es bez viņa tagad? Jāceļ augšā. Uzcel augšā, skaties, viņš atkal deguns nolaust viņam. Kaut kā neiet vairāk kopā ar to veco. Tu gribi aiziet uz veco kompāniju. Kaut kā neiet. Es atceros, ka Volu toreiz veicināja, ka viņš grib aiziet aizņemties to naudu un viss. Un Dievs runā viņam. Un viņš vairs nevar aiziet tajā vietā. Viņš ir cits, viņš ir jaunpiedzības. Viņš domā, es pamožos no kārtiem, man paģirs ir kapitāls un es jau plānoju, kā izdarīt pa vecam visu to. Un Dievs runā viņa dzīvē. Dievs runā. Un tu nevar vairs iespraukties tajās. Tu varbūt gribētu pa vecam uzvesties. Un tu vairs nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka kungs ir ienācis tavā dzīvē. Halleluja! Viņš ir izrādījis un nogāzis visus alkus. Halleluja! Viņš ir izrādījis šīs lietas. Necelsi viņus augšā. Tev viņus vajag. Met viņus ārā no savas dzīves. Amen. Dzēn viņus prom. Saka, ej prom, Jēzus Kristus vārdā. Ja viņš nāk un kārdina tev, saka, ej prom, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Amen. Runāsim šiem kalniem. Runāsim, tāpēc, ka patiesība ir tā, ka mēs esam atbrīvoti. Tā ir patiesība. Un Dievs vēlas, lai mēs dzīvot garā. Halleluja! Amen. Ko nozīmē dzīvot garā? Nozīmē dzīvot patiesībā. Jo viņa vārdi ir gars un patiesība. Halleluja! Nozīmē dzīvot vārdi. Tāpēc arī Bībelē saka, daudz draudzes runā šodien par grēkiem. Tu negrēko, tu nedari, tu padomā, ko tu dari. Pirks šitāds te, visi iziet depresijos no draudzes. Aiz mājas noslaukt asars un labi, vēl šoreiz un tad jā. Un tāpēc, ka grēka apziņa un vainas apziņa un sapratni, ka tu esi grēcinieks un neveiksmīgs un problemātisks cilvēks, tas tev ved tajā virzienā. Vienmēr viņš vedīs tajā virzienā. Tu pateiks, tu nopelni, tu pats tagad izdari, pats tagad. Es nevaru izmainīties pats. Tas kungs man ir izmainījis, un viņš ir tas, kas maina. Un viņš vēl joprojām maina mūs caur savu vārdu. Halleluja! Viņš liek mirt mūsu veciem cilvēkam. Paldies viņam par to. Halleluja, ka viņš liek mirt tam, kam Pāvils teica, ka manī, viņš teica, un uzsver to, manā vecajā miesā, vecajā cilvēkā, viņš teica, nedzīvo nekas labs. Viņš to uzsver. Tas nozīmē, ka vecajā cilvēkā nedzīvo nekas labs, bet jaunajā dzīvo. Atceries, ko viņš tur saka par visu uzskatu, ko viņš par mēsliem uzskata, lai iegūtu Kristu. Lai iegūtu Kristu. Visā viņš vēlēs redzēt Kristu. Un vēl jau vairāk šis apgalvojums, ka viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Es domāju, un vēl kāds vēl ir pārmest par grēkiem kaut ko. Tad nav neviena tāda, ja mēs novērtējam sev pēc miesas. Tas nenozīmē, ka mēs tagad, labi, tad atlaižam brēmus un viss. It kā tu turētu sev baigi rokās. It kā tu turētu tagad sevi. Es tā turēšos. Es vismaz šodien nepīpēšu. Tāpēc, ka ir dievkalpojums. Tev tā ir? Ja tev tā ir, tad tev ir vajadzīga atklāsme par to, ka tu esi atbrīvots. Es šodien nedzeršu. Jāaiziet uz dievkalpojumu, lai smaķels nav. Jā, tā es izdarīšu. Tu domā pa vecām, tu esi vecajā. Tāpēc, ka Kristus tevi atbrīvojis, taisnojis. Tu esi atbrīvots Kristus asinīs. Tu esi vecā dabā. Tu neesi atjaunojis savu domāšanu. Tavu domāšana iet pa vecam virzienā. Viņi saka, hei, tu esi izmainīts, tu esi brīvs. Nāc ārā no tās vietas, izej ārā, ej pie vārda, skaties vārdā, lai tu varētu staigāt ticībā.
Amen? Lai tu varētu staigāt ticībā. Ok. Daudz ko sacīt. Tā. Vēl ko es vēlētos no Samuela grāmatas pateikt. Arī brīnišķīgi lieta. 1. Samuela, atkal, bet būtu pievajā cārs. 8. nodaļa. Un 7. pantiņš, un pēc tam būs vēl tur. Šis ir stāsts par to, kad Samuels, Samuels, viņš bija jau vecs kļuvis, un viņa dēli nekalpoja tam kungam, viņa dēli nebija, un Izraēla tauta teica tā, un teica, klausies Samuel, lieta tāda, mums vajag ķēniņu, iedod mums ķēniņu tagad, jo tavu dēlu ir tādu, tu pats ir vecs, paskaties kāds tu ir, jā. Mums vajadzīs ķēniņu. Ja? Un te viņš saka, tajā 7. Tad Samuels, viņš aizgāja Dievu priekšā, viņš teica, Dievs, kas ir viņa ķēniņi? Un Dievs viņam saka, viņš saka, paklaus tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Ne jau viņi tevi ir licinājuši, bet tie ir gan mani atmetuši, lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Vai ne? Interesanti, ka tu iedzinies tādā domā. Dievs vēlējās būt viņu ķēniņš. Pats Dievs. Par visu tautu. Viņš vēlējās būt ķēniņš. Viņš vēlējās būt, es dalījos ar Kristīnu, es domāju, cilvēkiem ir tendence vienmēr ielikt starpniekus. Un jo tev ir vairāk starpnieki, jo tu tālāk esi no pašā, kā saka. Vai ne? Tev starpā ir tur. Tu esi palīgs strādnieks, protams. Starpā tev ir brigadieris, tad tur vēl, un tu nekad neies pie priekšnieka. Vai ne? Tāpēc, ka tev ir daudz starpnieku tavā vidū. Nu tā, es obrazā runāju, ja? Un šeit, bet tauta, jaunā derībā pavisam cits stāsts. Bet jaunā derībā mēs varam līdzīgas tendences atrast. Draudzē mēs varam, ne jaunā derībā nav tādas tendences, bet draudzē mēs varam atrast tādas tendences. Ja? Ok, mēs paskatīsimies tālāk. Un Dievs viņam saka, viņš saka, viņi jau nav tev neko, viņi mani ir atmetuši. Viņi man negrib, ja? Viņi negrib, lai es būtu viņa ķēniņš. Ja? Un pasies, ko tavu, saprot, visam tam ir sekot doma apakšā. Ko vēlas tauta? Ko viņi gribēja patiesībā? Un šeit, kad mēs lasam tālāk, tas būs tā pati 8. nodaļa, 19. 20. pantiņš. Tauta saka, bet tauta nevēlējās paklaut. Tad Samuels, Dievs saka, pasak viss, kas būs pa podiem. Ko tas ķēniņš darīs jums? Iedomājieties, tad, kad Dievs bija, tev nebija nekāds tam līdz. Tad, kad Dievs ir ķēniņš, viņa tauta var dzīvot, viņam nebija jānes to ķēniņu. Tagad, kad ir ķēniņš, kas tur bija jānes? Viņš teica, viņš paņems jūs bērnus, viņš paņems visu no jums. Tu baigi nodokli. 10. tiesa ķēniņam bija jāmaksā. Ķēniņam, viņš jāuztur bija. Gan no ēdamā, gan no lopiem jāmaksā 10. tiesa ķēniņam. Saprotiet? To prasīs ķēniņš. Ok, labi. Ejam tālāk šeit. Ko tad viņš saka? Tad viņš tā. Bet tauta nevēlējās paklausīt Samuela balsi, tad, kad Samuels pateica, ko ķēniņš visu ņems no jums, tauta negribēja klausīt. Un viņi teica, nē, lai tikai ķēniņš būtu pār mums. Viss, ko mēs gribam, lai tikai ķēniņš ir pār mums. Un viņi saka, tad mēs arī būsim tā kā citas tautas. Būsim tā kā citas tautas. Un mūsu ķēniņš pats spriedīs tiesu pār mums. Un ko vēl? Un viņš pats izies mūsu priekšā karā, un viņš vadīs mūsu karus. Viens sakot, tauta gribēja atrast kaut kādu džekiņu, kas viņu vietā visu darīs.
Un cilvēkiem draudzēm ir tendence. Viņiem ir vajadzīgs līderis. Harizmāts, tāds spēcīgs līderis, kas vadīs mūs, kas vedīs mūsu skaistajā nākotnē iekšā. Saprotiet man pareizi. Tas nenozīmē, ziniet, te ir jāpaskaidro lietas. Tas nenozīmē, ka nav vadītāji, tas nenozīmē, ka nav mācītāji, tas nenozīmē, ka nav tās lietas, bet ir draudzē tendences, kad, pieņemsim, mācītājs, vai kaut kāds līderis, vai vienalga, viņš tiek pacelts ļoti augstā rangā, teiksim, to, ko viņš saka. Pieņemsim, kaut vai tev ir cits lēmumi, pieņemsim, es esmu boss, pieņemsim, viņš ir iecelts tā kā boss, pieņemsim, un visi atnāk, un visi tagad klausās, un ja tas boss kaut ko saka, tev ir domāšana, vai ne? Tev ir sirds. Tev ir sirds. Tev ir sirds domas. Tev ir lietas, kā tu redzi lietas. Amen. Tev ir lietas, kā tu saproti. Un tu domā, nē, mēs nevar piekrist tam, vai ne? Un tu nedrīkst pateikt, ka tu nevar piekrist. Kāpēc? Tāpēc, ka tu kļūsi par balto zvirbuli. Tu kļūsi par ienaidnieku. Kā tu uzdrošinies? Kā tu uzdrošinies runāt, vispār kaut ko iebilst pretī svaidītajam, svētajam? Saproti? Un tāda tendence eksistē. Tas nenozīmē, ka tev tie cilvēki vai līderi ir jānicina. Amen, tu saproti? Bet ir galējības visā tajā. Ir problēmas, ka cilvēki, nē, viņš teica, un mēs tagad viss tā kā, vai ne? Kaut gan tu saki, bet klausies, varbūt, parunāsim. Mēs varam parunāt taču, mēs varam būt sadraudzībā, mēs varam nonākt pie patiesības. Amen? Bet draudzē bieži vien ir vajadzīgs tāds, ir cilvēkiem ļoti ērti. Nē. Cilvēki paši izvēlas, saka, nē, ir cilvēki, ir lietas, kad ir tāds līderis, bet ir arī otra tendence, kad cilvēks saka, tu saki, tu dari, mēs tikai, vienkārši būsim apmeklētāji. Mēs būsim vienkārši apmeklētāji. Viss. Ko tu teiksi, to mēs darīsim. Ja? Un tā arī ir otra galība, jo Dievs nav plānojis tev vienkārši būt kā vietu aizpildītāji. Zini, vietu aizpildītājs. Ir filers, tie, kas ir špaktelējuši reģipus, viņi zina, ka tur ir tāds šuvīt tādu uz iekšā, un tad ir filers, ar ko tu piepildi to šuvīt vienkārši. Visu, tu piepildi, tā kā uniflots, špaktelīt. Tu piepildi vienkārši to vietiņu, ja? Bet Dievs nav paredzējis. Dievam ir plāns pie tavas dzīves. Amen? Pirmkārt, viņam ir plāns, lai tavu dzīvi būtu svētīta. Otram lietām, viņam ir plāns, lai tu būtu svētīta. Viņam ir plāns, viņš vēlas ietekmēt cilvēks caur tavu dzīvi. Viņš vēlas ietekmēt cilvēks caur taviem vārdiem. Tu vari paprasīt Dievs, ko es šodien varu izdarīt? Kāds ir tavs plāns šodien? Varbūt tu man kā cilvēku atsūtīt, ka mums ir padalīties evaņģēlī. Amen? Tā ir realitāte, jā. Bet, lūk, tauta gribēja šādu stāvokli. Nē, viņš pa mums karos, viņš cīnīsies, viņš viss darīs, viņš viss izdarīs. Viss būs ok, viss būs brīnišķīgi. Es nesaku, ka tas visur ir, es nesaku, ka tas ir, bet ir tāds tendences eksistē. Amen? Un es ticu tam, ka Dievs vēlas, lai mēs pazītu viņu, lai mēs zinātu viņu personīgi. Amen? Ziniet, ka Bībele saka, Jāņa vēstulēs ir teikts, ka jums nevajag, lai kāds jūs mācītu, bet svaidījums jūs māca. Tas nozīmē, ka svētais gars māca mūs caur Dievu vārdu. Viņš māca mūs, viņš teica, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Palikt viņā, palikt viņa vārdā, palikt viņā, tas ir pats lielākais dārgums, es pat teiktu. Paskatieties, Efeziešiem 4. nodaļa, 11. 14. pantiņš, un šī rakstot visus mēs zinām, ka viņš, tas ir Dievs, Jēzus, ir devis draudzē tātad, jā, citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem, citus par mācītājiem, bet vesels kupuls, pulks ar kalpotājiem,
kas darbojas Kristus miesas labā. Amen? Un visam tam ir viens mērķis tikai. Visam tam ir viens mērķis, lai valdītu pār draudzi. Vai, tas tā nevar domāt. Tas kaut kur cik. Ne? Nē, jā. Jā, es rokojos, tad tur nav tā rakstīts. Tur ir rakstīts, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Amen? Lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Kas tas par kalpošanas darbu? Kas tas ir par kalpošanas darbu? Kristus miesai, lai būtu par stiprinājumu. Kristus miesai par stiprinājumu. Amen? Lai tu būtu sagatavots. Kristus miesai par stiprinājumu. Katrs kalpotājs ir Kristus miesai par stiprinājumu. Amen? Tu esi šeit, Kristus miesai par stiprinājumu. Halleluja! Amen? Tālāk. Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr, tu redz, līdz kamēr. Tas nozīmē, ka ir limits, laika limits. Līdz kamēr viņi kalpo tev, viņi sludina tev, viņi darbojas tavā dzīvē. Līdz kamēr. Tas ir kaut kāda robeža, tu sasniedz. Kas tā ir par robežu? Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dievdēla ticībā. Kur tu sasniegsi vienību? Dievdēla ticībā. Tas nozīmē, ka kam tu tici? Kā tu tici? Amen. Šī vienība. Es runāju par šo vienību kaut kādu laiku atpakaļ. Es neticu, ka tā ir vienība, ka man ar Valoģu obligāti ir jāsastāv. Es runāju, Valoģu saku, es tam nespēju pagaidams. Viss, mēs neesam vienotībā. Nē, mēs garā esam vienotībā. Mēs garā esam vienoti. Mēs esam vienoti. Mūsu atziņa var atšķirties. Un šajā atziņā mēs varam varbūt vienmēr būt atšķirīgi šajā lietā. Vai ne? Es nezinu. Tā var būt. Bet es nedomāju, ka mums ir jākaro, jākašķerjās, vēl tur kaut kas jādara. Bet kur mums jānonāk ir šī vienotība? Vienotība ir jānonāk mūsu dvēselē, mūsu prātā, mūsu domām, ar mūsu garu. Ar to, ko Dievs ir dodas mūsu garā. Mūsu garā dzīvo Kristus prāts. Visa pasaules gudrība, kas varētu būt, viņa eksistē tavā garā. Viņa tur ir. Tu viņu var dabūt ārā. Tu viņu var dabūt ārā. Lūdzot valodās. Jā, runājot, tāpēc, ka Bībelē sacīts, ka tad, kad tu runā garā, tu stiprini sevi ticībā, vissvētākajā ticībā, tu stiprini sevi. Ko nozīmē stiprināt ticībā? Stiprināt ticībā. Kas ir ticība? Ticība ir vārds, kuru tu saproti, vārds, kuru tu redzi. Amen. Tas nozīmē stiprināt sevi. Tad, kad tu lūdz valodās, tu stiprini, tu ņem ārā no sava gara. Tu gribi dzirdēt, kā tos gars lūdz? Lūdz valodās. Lūdz daudz valodās. Katru reizi, kad tu lūdz valodās, tā nav tarkšķēšana. Tā ir dzīvības smelšana ārā no tavu gara. Tu redzēsi, ka tev domas atnāks. Lūdziet daudz valodās. Lūdziet, tas ir Dieva dāvana, tas ir Dieva spēks, tas ir Dieva ierocis priekš mums. Amen? Tā ir uzvars dzīve. Halleluja, tādā veidā tu dabū laukā no, tādā veidā tu dabū atklāsums. Halleluja. Tas ir fantastiski, ko Dievs mums ir dāvinājis. Nedrīkst nenovērtēt valodas. Valodas tas ir, tā ir garīga, tas ir reāls garīga lieta, ko Dievs mums ir dāvinājis. Amen. Kristus miesai. Tā ir ļoti spēcīga lieta. Paldies viņam par to. Cik paldies dzīves avotam, par mācību, par kalpotājiem. Tā bija draudz, kurais tika kristīts ar svēto garu. Brālis Bruno lūdz par mani. Atceros vēl tad. Sarkaniem un vaigiem. Turva šundar. Okei. Labi ir. Lūdz. Viņš lūdz par mani. Un es jūtu, ka tas ielīst mani. Citiem cilvēkiem ir citādāks piedzīvojums. Tas ir mans piedzīvojums. Bet vārds saka, ka tu... Labi. Ok, kur es paliku? Paliku pie Efeziešiem. Tātad šeit, līdz kamēr mēs visi sasniegam vienību, ticībām un atziņām. Redzi? Atkal atziņa. Atziņa tas ir tavs domāšanas process. Tas ir kā tu pazīsti Dievu vārdu, ko tu saproti par Dievu vārdu. Tu nonāc vienotībā ar to, kas ir tavā garā. Tu nonāc vienotībā ar Dievu vārdu. Amen? Halleluja. Vienotība. Atziņā. Un paskaties, īstais vīri briedums. Un paskaties, kas vēl? Kristus diženuma pilnības mērs. Tad tie ir spēcīgi vārdi, ko Dievs vēlas, lai mēs sasniegtu. Amen? Un viņš tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē viņu
viltīgas rīcības piekrāpt. Tu redzi, mēs jau projām dzīvojam pasaulē, kur ir cilvēki, kur ir vārds. Ziniet, katram cilvēkam ir iespēja, piemēram, man šodien arī ir iespēja runāt kaut ko, kam tu vari nepiekrist, ne? Un pateikt to, un tu vari pateikt, es domāju, ka tā un tā, tu vari runāt, nākt ar man runāt, un es būšu priecīgs, ja tu man varēsi, pārliecināt un iedot lietas, kas man, stiprina, paceļ un ved man tuvāk Kristum, amen? Un tas ir brīnišķīgi, amen? Tas ir jauki, ka tā var notikt. Un mēs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltības piekrāt, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācību vējam. Amen? Redziet, šis mācību vējš, kā viņš skan, tu pats esi stabils, tu zini, tu pazīsti Dievu, tu zini viņu, tu pazīsti viņu caur viņu vārdu, tev ir vārds tā veikšana. Un tad, kad tev kaut kāds kārties mācību vējš nāk, kas tev grib aizpūst uz kārtiem konferenci vai vienalga kur, vai tagad tā būs, ja, vai vēl tur kaut kas, tad tu esi stabils, tu neskrien uzreiz, viss ir pazūdis. Tu saki, debes Tēvs, es zinu tevi. Es esmu tavs bērns, un tu dzīvo manī. Es pateicos, ka tavs vārds dzīvo manī. Es pateicos, ka tavs vārds runā manī. Es pateicos, ka tu atklāji man šo situāciju, vai šo stāvokli, vai šo jautājumu, kas man ir, un tu saņems vārdu. Tu saņems vārdu no viņa, un šis vārds atbrīvos tev. Tu būsi stabils, tu būsi skaidrībā, tev nebūs šaubu, tu būsi pārliecināts. Amen? Halleluja! Un, ziniet, psalms, Dāvida psalms 103. Bībele saka, teic to kungu man dvēseli, un viss, kas man ir viņa svēto vārdu. Teic to kungu man dvēseli, un neaizmirst, ko viņš tev ir labu darījis. Un es domāju, kāpēc Dāvids šīs lietas saka? Viņš teic to kungu man dvēseli. Kāpēc viņš saka, teic to kungu man dvēseli? Tāpēc man dvēseli negrib teikt to kungu. Viņš saka, es negribu šodien to darīt. Negribās man, un viss, jā, viņš saka, negrib. Teic to kungu man dvēseli. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds to saka. Dieva vārds saka, ir laba lieta pateikties tam kungam, ir laba lieta slavēt to kungu. Un tas nav priekš tā kunga, tas ir manis dēļ. Es apliecinu un pasludinu, ka Dievs ir kungs manā dzīvē. Amen! Nevis šī apstākļa vai šī situācija. Halleluja! Lūk, un vēl viņš saka, un neaizmirst, ko viņš tev ir labu darījis. Dvēseli, neaizmirst, ko viņš tev labu darījis. Kāpēc viņš to saka savai dvēselē? Tāpēc, ka dvēselē ir tendence aizmirst, ko viņš ir labu darījis tev. Amen? Halleluja! Tas ir mūsu vecais cilvēks. Tā ir mūsu dvēsele. Viņa ir tendence aizmirst, viņa ir tendence pārlikt miesīgajā, pārlikt tajā. Amen? Un katru reizi, kad mēs nedomājam, katru reizi, kad mēs nepārdomājam Dievu vārdu, nedomājam par Dievu vārdu, mēs esam dvēseliskajā sfērā. Ne? Tā ir. Mēs pārējām tur. Mēs varam fiks un ātri pārēt no tā. Mēs varam čiks, esam tajā iekšā. Bet tu var tāpat arī pārēt atpakaļ garā. Ne? Tev nav jāpaliek dvēseliskajā. Ko es ar to domāju? Tev nav jāpieņem šīs pasaules smagumu, pasaules situācijas, problēmas, viss šīs, kas guļā, kas katru. Jēzus teica, iedomājieties, viņš saka, nezūdieties nemaz. Tas ir Pāvils parāks, nezūdieties nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk reiku zināt Dievu priekšā. Bet Jēzus teica, nezūdieties. Jūs varat kaut ko izmainīt ar savu zūdīšanos. Ar zūdīšanās tas nav tikai vienkārši, ka tu nakts grauž vai problēmas ir. Zūdīšanās ir, ka tu katru rīt no rīta piecelies un domā, šodien daudz, kas jāizdara un vēl tu šies tev. Un tas grib ienākt tavā dvēselē. Viņš grib piepildīt tev. Ir sevišķi ir busy diētā. Tu saproti, ka būs daudz visāds busy lietas, kas tev, tu pat domā, es nezinu, kā mums visu uzspēj. Es nesaprotu. Un ja tu pieņem šīs lietas, vēl kāds atnāk, tu sāk bļaustīties, psihodārdīties. Kāds kolēģis mums tur arī, viņš tur atnāk, lamājās tur, blakus tur telpā strādājuši. Mēs domājam, kāpēc tā? Un viņš vaino visu. Tur tas šofers vainīgs, tur vēl tas vainīgs, un vēl tu vainīgs.
Es domāju, it kā jā, tas šofers varētu būt vainīgs, bet problēma jau slēpjas ne jau tajā šofers var aizbraukt sen. Bet to situāciju tu nesā sevi iekšā, viņi ir šeit. Kāds tur bija, kad bija tāds stāsts, kad kaut kā 2 mūki gāja, un tas viens mūks palīdzēja sievieti pārnes. Jā, un tas otrs, viņš iešdomā, jaunais. Dievs, Tas gados, kas pārnes, tas bija jaunais. Jā, un tas domā, ka Dievs viņš notiesa, es domā, kā viņš tā varēja izdarīt, viņš iet to ceļu, viņš vairs nevar izturēt. Ziko, viņš teica, kā tu to varēji, kā tu šitā tā, viņš teica, klausies, viņš teica, es tu sievieti pārnes, viņi palika tur. Tas viss ir aizgājis. Viņš teica, tu viņu neslīdz. Viņš šim brīdī tu neslīdz. Un mēs varam nesāt līdzi visādas aplams lietas savā dzīvē, kuras nav vajadzīgas mums, kuras nedara mums. Ne? Viņas tev nomoc, viņas tevi ieved stresā. Un viss tas stāsts ir par domām. Viss tas ir kaut kādā, es nesaku, ka mēs katrs varam nokrist, bet tad, kad tu redzi šīs lietas, saprot, ja tu esi iekritis tajā, tad tu tikpat ātri var tikt atpakaļ. Tev nav, man tagad vajag draudz, kad būs Dieva kalpošanas, lai es varētu tikt čuk un atkal nokrist uz ceļiem visus priekšā un pateikt visiem demonstratīvi, es esmu grēkojis, man tagad jānesas 7 dienas ir šīs lietas līdzi, un es nezinu, kā es uz draudz tikšu, un tev vienkārši ir jāpasaka, es griežos atpakaļ. Es eju atpakaļ tajā, es eju garā, iekšā atpakaļ. Kungs, es atmetu tās lietas, es atstāju viņas. Tās ir nederīgas priekš manis. Palīdz man, Jēzu, būt atkal tajā lietā. Halleluja, halleluja, šīra, handera, šī sās valodas. Tu tiks atpakaļ tajā. Situācijas smagas. Lūdzu valodas. Lūdzu iekšā sev valodu. Lūdzu. Nekustin pat mutu, iekšā lūdzu. Jā, tam iekšienē tāds noskatīt. Aizies to, širaba handela, halleluja, rabat šikatēja dēja. Halleluja, tās es pateicu, šīs lietas man šīraba, tas man nepaņems. Es nepārņemšu šī lieta, šis smagums var nepaņems, šī tums var nepaņems, es palikšu. Kungs, tavā garā, halleluja, tu esi ar mani, tu esi ar mani. Manā garā ir miers, prieks, dzīve. Es izvēlos garīgas lietas. Halleluja, tās es pateicos, ka tu dzīvo mani, tavs gars ir mani. Es neatdodu šo, es neatdodu savu mieru. Es neatdodu savu brīvību, es neatdodu to nevienam. Halleluja, kā vēl Dievam. Un tu paliec Dievā. Tu ej, tu skaties, ka viss kaut kas notiek ap tev, tu viss kaut kas var būt. Tu neatdod. Kungs, paldies tev, tu par visu rūpējies, tu par visu kādā. Halleluja. Es vēl neatdodu savu mieru. Es esmu tevi, kungs. Halleluja. Es nezūdos, es mācos nezūdīties. Es mācu savai dvēselē nezūdīties. Es mācu savai dvēselē garīgas lietas. Es mācu savai dvēselē. Amen. Es saku, pagaidi, dvēseli paklausies. Tagad teic to kungu. Nē, bet viņš. Nē, tagad teic to kungu. Slavē viņu. Godīgi. Uzliek slavēšanas dievu. Ziniet, es noģēru, šis ir mans parazīt vārdiņš. Es klausījos iepriekšējā, ko Gačs ierakstīja to audio, ko mēs ierakstījām pirmo, un es klausu, viņš visu laiku saka, ziniet, un varbūt jūs no šīs dienas sāksiet to redzēt, varbūt kādam jau bišķi tas, kad sāk kasīties vienā vietā. Ziniet. Bet tie vārdi mainās, ok, es piefiksēšu tāds tādu. Bet labi, viena lieta, ko es gribu pateikt, Jēzus pateica šos vārdus, viņš teica, kas ar mani nesakrāja, tas izkrājas. Ja? Un viņš teica, kas nav ar mani, tas ir pret mani, kas ar mani nesakrāja, tas izkrājas. Ja? Un es domāju, Jēzus vēlas, lai mēs ar viņu sakrāt, lai mēs būtu ar viņu kopā, lai viņa lietas būtu mūsos. Viņš teica, ja tu nesakrāji, tad tas birst laukā. Viņš izgaist kaut kur. Tas ir tas līdzīgi, ka Bībelēs, ka vārds paliek neaktīvs. Viņš paliek kaut kur, viņš nomācās. Viņš tiek nomākts, vai ne? Un Jēzus teica, ja tu ar mani nesakrāji, tad tu izskaisi.
Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai kvalitatīvs laiks pavadīts kopā ar Dievu, ne tikai kvalitatīvs, ja mēs vienmēr, kvalitatīvs laiks mums ir svētīts Dievu kalpē, tas mums ir kvalitatīvi. Mēs pieceļamies, mēs tur sapulcējamies, mēs cenšamies nestrīdēties mājās, viss ir kārtībā, mēs braucam, viss skaists, halleluja, viss ir brīnišķīgi, viss ir super. Kvalitatīvi mēs klausamies, ko sludinātājs sludina, amen, jā, viss kārtībā, viss super. Mēs esam kvalitatīvi pavadījuši svētdienu, kvalitatīvs laiks, ok. Tālāk. Un darbs, ņemšanās, svētdienā. Un ziniet, tas laiks, ko tu esi pavadījis bez šīm lietām, ir liels, un tas tev viss ir izkaisies. Es atceros, ka mūsu ticības dzīves sākumā, es atceros, mana mamma brauc uz dzīves avotu, uz draudzi, un es braucu, jo tajā laikā tā praktiski bija viena no perspektīvākajām kustībām, kas bija šeit, Ventspilī, kas bija šodien, mēs draudzes un video, un kas ir, tu pat nezinu, kur, tu domā, kur iet, tev galvas riņķi iet, domā, es varētu visur iet, jā, un tā tālāk, un tāpat laikā tu var arī nekur iet, jā, mājās video skatīties, pirms, jā, tā, tu arī vari ēst garīgi, jā, tev nav tā, ka tu, kā es varētu, kur es vārdu var dabūt, jā, tev nav šis stāvoklis, šodien ir daudz, kur tu vari varoties ar Dievvārdu, jā. Lūk, un es atceros, ka mana māma teica, viņa brauc, man liekas, vienreiz nedēļā. Viņa teica, un tad, kad daudz cilvēku tā runā, viņa teica, ka vienreiz nedēļā aizbraucies, tad tā viena nedēļa, tad tev pietiek. No vienas svētdienas, tad tev tā kā pietiek tas viss tas tev, kas ir bijis, tās emocijas, tas piedzīvojums, tas vārds, viss, un viņš iet uz leju, tā kā sāk birt ārā, un tad svētdienu un tu ej šādā veidā, tu ej tā kā no kalniņa. Ja 2 nedēļas, tad ir čau vispār. Un es atceros, es biju armijā tajā laikā, un es aizbraucu arī uz draudzi, un tu, protams, es piepildījos, tu esi baudījuši ar dzīvību, svētā gar klātbūt, un viss tas ir tāds, super, un paiet, un es nevarēju to vienu svētdienu tikt no armijas vaļā. Un es domāju, ka ir kaut kas sāk zust man. Un tu jūti, ka kaut kas vairs neinteresē. Kaut kā viņš tā kā nonīkst visas tās lietas. Bet principā jau tavā garā nekas nenonīkst. Tavā dvēselē viņš izplāna un izgaišķīs tā lietas. Kāpēc viņas izplāna? Kāpēc viņas paliek neaktīvas vienkārši? Kāpēc? Tāpēc, ka tu viņas neuzpildi. Tāpēc, ka tu nepadzeries. Tāpēc, ka tu nenāc pie viņa. Tāpēc, ka tu neesi kopā ar viņu. Un es domāju, ka ne tikai kvalitatīvi pavadīts laiks, bet arī kvantitatīvi pavadīts laiks ir svarīgi. Un ko es arī domāju kvantitatīvi? Es domāju, ka mēs katrs, mēs daudz, cilvēki ļoti daudz pavada laiku, pieņemsim, fonā kaut ko klausoties vienmēr. Tev fonā visu laiku kaut kas eksistē, vai ne? Tā ir. Tu gatavo kaut ko, tu vari ieslēgt kaut kādu muzonu fonā, vai tev tur skan kaut kāds, Discovery pa laurām, pieņemsim, kā viņas pārojās, un vēl tur viss kaut kāds un tā tālāk, jā. Tev fonā kaut kas eksistē. Jaunieši šodien staigā austiņās, non-stopā, man liekas, viņi ir daudz austiņās pavada laiku, vai ne? Un tu nezini, kas tur skan, bet tu vari apzināti izvēlēties fona mūziku, vai fonā, tu vari ielikt sprediķi, tu fonā var uzlikt, lai tas skan. Fonā tu apzināti darīt tās lietas. Tu vari uzlikt pat bībeli, ka tev runā fonā austiņās, jā. Varbūt darbā tev iespēja tāda, ka tu uzlikt austiņas, darīt savu darbu, un tev fonā skan vārds, dievvārds vai slavēšana, vienalga. Un tu piepildīsies ar šīm lietām, tu piepildīsies ar vārdu, tu būsi pilns, tu būsi kopā ar viņu, un tas būs kvantitatīvi pavadīts laiks. Tas nebūs laiks nomest zemē, tas būs tas laiks, ko Jēzus teica šitai te Martai vai Marijai, kurai viņš teica,
kad neatņems to tā lieta. Marijas un, Marta, tu zūdies par daudzām lietām, bet Marijai netiks atņemts tā lieta, ja? Lūk, Marijai netika atņemta tā lieta. Kuru lietu? To, ko viņa izvēlējās. Kā viņa izvēlējās? Apzināti. Viņa izvēlējās. Viņa gribēja aiziet pie Jēzus. Viņa gribēja aiziet pie viņa vārda. Viņa gribēja aiziet apzināti. Un mums ir šī pat lieta, ka tu apzinies, ka tu apzināti izdari šīs lietas. Nevis tāpēc, ka tu emocijas, es pamūžos, es kāds sajūtas, nu vidu, es tā jūtos, ka es tā gribu klausīties Dieva vārdu. Halleluja, kungs, tu esi tā ietekmēs man. Nav tāds lietas, nav. Tev vienmēr ir apzināti šīs lietas jāizdara. Tas ir tavs gribas lēmums, tāpēc, ka tavu dvēseli neko negrib no rīta. Man dvēseli grib čučēt no rīta. Kopā ar miesu. Viens Ušu! Un viss, viņi grib čučēt. Un tu apzināti cēlēs augšu, jūs trenažieri davai. Viņiem patīk pēc tam, viņš ir kārtībā, škom, jā. Pēc tam jālūdz, Ko Dievu aizgājas prom? Kur tu aizgājas jau? Meksika atrodas kaut kur. Meksika ko? Nāc apakaļ, nāc šurp te, mēs lūdz Dievu tagad. Viņš aizgājas kaut kur pa dienu, domā, ko viņš tur dara, jau klejo kaut ko jau. Paka, ko tu dari? Lūdzis, jā. Labi, ka gars lūdz. Vismaz kaut ko var ieskaitīt, ka lūkšana notiek, vai ne? Bet principā tev ir dvēseli bieži vien jāvalk atpakaļ. Tev ir jāatvalk viņa atpakaļ. Hallo! Čurp, mēs mācamies tagad. Viņa tā kā mazs bērns, tev jāmācīt dvēseli. Klausies, dvēseli, klausies. Tagad mēs klausīsies Dievā. Es gribu kaut tur plačas ir, es gribu noklausīties. Tur, ko viņi aprunā visus stundas. Tur, ko anekdotas stāst. Es gribu bēbē brokas, lai skan. Jocīgās viss šitās. Frēns ar ufo es gribu, jā. Ja jūs saprotiet, ko es runāju. Bet apzināt šīs lietas. Un apzināt, tu var pavadīt laiki ilgi kopā ar Dievu. Un tu būsi pārsteigts, kā šīs lietas tev stiprinās. Tu būsi pārsteigts, ka tu būsi piepildīts. Tu būsi pārsteigts, ka brīžos, kad ienaidnieks gribēs nozagt tev mieru, tev būs spēks sevi pateikt. Nē, es tev neatdošu viņu. Es esmu pilns ar vārdu. Man dvēseli ir piepildījusies. Jā, tavā garā viss tas eksistē. Bet dvēseli, diemžēl, mums bieži vien viņi ir ietekmējami. Viņi ietekmējās. Viņi ir ietekmējami. Un viņi ir, kā Dāvids teica, klausies dvēseli, tev tas jādara. Un tu apzināti ņem un klausies viņu slavēšanu, tu ņem klausies viņu vārdu. Tu noklausies vienreiz sprediķu un brīnišķīgs sprediķis. Halleluja! O jā! Viņš tāds, tas kopējais ir baigi foršs tāds. Klausies vēl vienreiz. Es esmu klausies sprediķis, es klausos, un ziniet, es esmu pārsteigts, es klausos sprediķus. Pa 3, 4, 5 reizēm es klausos. Un pats fantastiskākais ir tas, ka katru reizi es tur dzirdu kaut ko jaunu. Es domāju, kā es šo neesmu dzirdējis? Es dzirdu neanses, es dzirdu principus, Dieva principus, ar ko dalās šis kalpotais, par ko es neesmu ātrāk nemaz redzējis. Es domāju, tad lūk, kā tas viss strādā. Tad lūk, ko viņš teica, lūk, par ko viņš runā šeit. Nevis tikai kopējies, bet tu neansēs atcerēt. Tas ir tas, ka tu filmu skaties 10 reizi pēc kārtas. 10 reizi pēc kārtas tu skaties filmu, un tu sāc redzēt, cik lētas dekorācijas. Un tad tu saproti, ka tu sāc iedziļināties sīkumus, skaties, cik lēti! Pasies, kas par šuvēm tapetēm. Un tu jau zini neanses, tu skaties, ārpats, kas par briesmīgi remontē dzīvokļu, ja? Tu domā, un tāpēc, ka sižets tev ir skaidrs, tev kopējā bildi skaidri, tev interesē neanses tagad. Amen? Un tad, kad tu klausies, tu nekad nepaliksi tukšā. Ja tu pat būsi 10 reizes dzirdējis to kalpošanu, tu vienalga nepaliksi tukšā. Svētais gars runās. Amen. Ja tu uzliksi slavēšanu, tā mūzika tev ietekmēs. Man citreiz tā, ka ir iespējams citreiz darbā klausīties mūziku vai kāds prediķis vai ko, tu dari monotonu darbu un tu vari uzlikt un darīt šīs lietas. Man citreiz tiešām tu klausies un tas tev aizskar tavu dvēseli, tas aizskar to, par ko viņi dzied un kā viņi dzied. Tas viss tev
aizskar, tu esi kopā ar to kungu. Tas ir brīnišķīgi, bet apkārt, ja tu viss kaut kas notiek, bet tu esi kopā ar Dievu. Tu esi ne tikai kvalitatīvi pavadījis laiku kopā, bet arī kvantitatīvi. Jā, tev bieži vien pasauc kāds, tu esi kaut kur prom, tu izēv augā, tu noņem austiņas, tev pusauss skan un tā, bet tu vienalga esi tajā procesā, tu esi iekšā tajā, amen? Vienalga fonā, tu uzliec kaut ko, vai kas, tev tas eksistē, amen? Tev tas eksistē. Nu, kā Pāvils teica, viņš teica, kā viņš teica par to, ka šīs dienas ir ļaunas, tagad, kā viņš teica, izmantosim to laiku, jā? Izmantosim šo laiku gudri, jā? Amen? Un ir laiks, jā, un zinu, ka man pašam personīgi ir bijis, ka tu domā, es noskatīšu šo filmu, tu noskatīsi to filmu, tev iekšā, domā, priekš kam es šito visu skatījos? Kāpēc? Tāpēc, ka tu domā, man jau tā ir, nevisai tu jumtā, tur viss kaut kas ir samazāts iekšā par šitiem gadiem visiem. Jā, daudz ir iztīrīts, bet tur vēl ir lietas, kurām jācīnās. Es jau paņemu no tās filmas, vēl kaut kāds, priekš kā mēs to ņēmas vispār, jā, kāpēc, tas ir viss vajadzīgs, ne? Tā tu domā, ne? Citreiz ir forši filma, tu noskatījumā, forši, prikolīgi, smieklīgi, jā, tu esi bijis iepriecināts vienkārši, viss, tu var atpūsties, tu var darīt šīs lietas, bet sapot to, ka dzīvība nāk no viņa vārda. Ticība nāk no viņa vārda. Mēs lūkojamies pēc ticība, mēs lūkojamies, lai mūsu dvēseles būtu stipras. Ja, jo Dievs garā ielicis visu, bet diemžēl mēs paši ar savu dvēseli, caur savu runāšanu, caur visiem šiem vārdiem, mēs varam bloķēt šīs lietas. Tad, kad mēs sākam runāt, tad, kad mēs sākam apliecināt ne to, ko Dieva vārds saka par mums, bet Dievs vēlas, lai mēs atraisītu viņa vārdus savā dzīvē. Atcerieties, ka mēs runājam, ka vārdi ir mūsu kalpi, un vārdi iziet garīgajā pasaulē, viņi izskan, viņi eksistē šeit, ne? Un tik daudz melu apkārt. Es praktiski pussavu mūžu, mēs esam dzirdējuši melus, mēs dzirdam melus. Pa ziņām mums arī melus runā, principā. Tā tu saka, nē, tā ir patiesība, viņi saka, kas būs, jā. Jā, viņi saka to, kas būs, varbūt viņi godīgi, viņi vēlas teikt to, bet ja tas iet pretī ar Dievu vārdu, tad šī kontekstā tie ir meli. Amen? Un Dievs saka, es negribu, lai tavā dzīvē tā būtu. Es negribu, lai tu pieņem šīs patiesības. Es negribu, lai tu dzīvo šīm patiesībām. Es gribu, lai tu būtu mans bērns, lai tu staigātu manos ceļos, amen? Lai tu baudītu manu žēlastību savā dzīvē. Lai tu baudītu manu labo vārdu. Amen? Dievs grib, lai mēs baudām viņa vārdu, viņa svētību, to, ko viņš ir dādus, un neatdot to nevienam. Neatdot, neizkaisīt to nevienam. Neatdot ienaidniekam neko. Amen? Halleluja, debes tēvs, tas ir tas, ko tu vēlies, daudz jau pulkstens. Es paskatīšos ātri, vai vēl kaut kādā rakstīt, ko es gribētu jums iedot. Skatieties vēl šī rakstiet. 2. Korintiešiem 4:18 ir teikts, te runāts par mūsu, Pāvils vēlāk runā par mūsu miesu, un par augstāk viņš runā par to, kā par ciešanām. Šī laika ciešanas ir maziņas salīdzinot ar nākošo godību, ko mēs sagaidām. Ja? Un viņš saka, viņš tad latviešiem ir teicis, ja mēs ņemam vērā, bet krieviski ir vienkārši uzrakstīts, ka mēs ņemam vērā to, kas ir redzams. Mēs ņemam vērā to, kas mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Amen? Ne. Un skatieties, vārds, kas ir šeit, ņemt vērā. Ko nozīmē vārds ņemt vērā? Vārds ņemt vērā, tas nozīmē pieredzi. Šis ir labs, jā. Un klausieties, vārds ņemt vērā nozīmē pievērst savu uzmanību kaut kam. Fokusēties uz kaut ko. Mēs sakām, bērniem vecāki saka, ņem vērā to! Jā, ņem vērā to, ko es tev saku! Jā, mamma, jā, tēti, tiks izpildīts, jā. Priekšnieks tev saka, ņem vērā to, ka ja tu neizdarīsi šo darbu, tu nedabūsi algu. Ņem vērā, es paturēšu to,
uztīdu uz ūsas, ja, un es piefiksēju, es saprotu tās lietas, es nopietni attiecos pret viņām, vai ne? Ņemt vērā, tas nozīmē, ka tu fokusējies uz kaut ko, tu fokusējies uz kaut kādu konkrētu lietu, un Pāvils šeit saka, ka mēs neņemam vērā to, kas ir laicīgs. Tas nozīmē, ka viņa dzīvē apkārt apstākļi, tas, ko tu redzi šajā pasaulē, varbūt, ja tu prasī, kā ir, tu pateiksi, vai ne? Nav. Viņš saka, bet mēs neņemam šīs redzamās lietas. Mēs lūkojamies uz to, kas ir neredzams. Kas ir neredzams? Kā tu var lūkoties uz to, ko tu nevar redzēt? Kur tu skaties? Es redzu to, kas nav redzams. Kas nav redzams? Es redzu gaisu. Vēl tu kaut ko, jā. Es redzu viņu, viņš nav redzams. Jā, tu ņem vērā, es ņem vērā viņu, jā. Nē, tu neredz viņu, jā. Bet kas ir neredzams lietas? Neredzams ir lietas tās, kas ir mūsu garā ielikts. Tu viņus nevar redzēt, tu viņus nevar tādā veidā pierādīt, bet tu vari viņam, tās ir lietas, kas tiek atklātas caur viņa vārdu tikai. Kā Bībeles ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā. Ticībā. Nekā citādāk to nevar noprast to. Un tāpat laikā ir Dieva vārds. Viņš teica, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Tas nozīmē, ka tu koncentrējies uz to, kas nāk no Dieva valstības, no debesu valstības. Tas ir viņa vārds, viņa patiesība, jo viņa vārds, viņa apsolījumi, tā ir vienīgā lieta, kas ir izskanējusi, kas šodien, pieņemsim, mums reāli. Tā ir vienīgā lieta, viņa vārds, kas mums reāli ir atnākusi no garīgās pasaules pie mums. Mums nav vairs cits neviens tāds lietas. Saprotiet? Tu saka, svētais gars ir. Bet svētais gars strādā uz Dieva vārdu pamatu. Viņš nevar atnākt tavā dzīvē, ja vārda sēkla nav iesēta tevī. Amen? Amen? Viņš liks pasaulē izprast grēku, viņš liks pasaulē, viņš runā, bet svētais gars atgādina Kristus vārdus mūsos. Viņš teica, viņš nāks un atgādinās mums Jēzus steigtos vārdus. Un tāpēc Dieva vārds ir tik svarīga lieta. Un tāpat laikā, ja tev nav vārdi, ja tev nav pamats tavā dzīvē, kā tu zini, ka tas ir svētais gars, kas tev runā? Jā, varbūt runā svētais gars, bet tev nav spēja izšķirt šīs lietas. Tāpēc, ka tev nav sapratni, kā runā svētais gars, ko viņš saka. Bet vārds, tā ir vienīgā lieta, kas ir atnākusi no garīgās pasaules pie cilvēks, kas ir dāvināta. Un tā ir tiešām brīnišķīga lieta. Un vārds ir pārdabīga lieta. Vārds ir tas, kas atnes ticību tev. Tad, kad tu dzirdi vārdu, tad, kad tu paņem vārdu, tad, kad tu klausies vārdu, tev ir rodas ticība, tev ir rodas pārliecība, tev ir rodas pamožas lauma no jūtas, tev ir tāda vesela, tavās domās, tavā prātā. Tu saki, jā, es esmu tas. Es esmu tas, kas es esmu jaunu. Cik brīnišķīgi pamosties no rīta un teikt, es esmu jauns patīmes, Jēzu Kristu. Viss vecais ir pagājis, viss ir taps jauns. Halleluja, man ir piedots, es esmu attaisnots, es esmu ietērps Kristus taisnībā. Juhu, halleluja, manī dzīvo ticība, manī dzīvo uzvaru. Kungs, paldies tev, halleluja, amen? Tātad, ja tu fokusējies uz to, saprotiet, ja mēs fokusējamies uz to, kas ir redzams, tad Pāvils saka, visas tavas problēmas paliek lielas. Viņš teica, ja tu fokusējies uz to, kas ir garīgajā pasaulē, dievišķo godību, ja tu fokusējies. Kas ir dievišķā godība mūsos? Dievišķā godība, tas ir Kristus. Kristus ir Dieva godības atspulgs, Dieva godības attēls. Amen? Jēzus Kristus, tā ir mūsu godība. Un viņš ir mūsos, un mēs esam viņā. Tātad mēs esam viņa godībā ietērti. Amen? Halleluja, tev ir dievišķā godība. Ja? Un viņš saka, ja tu koncentrējies uz to, tad viss šīs problēmas paliek maziņas. Bet ja tu koncentrējies uz problēmām, tad tas ir vienīgais, kas tev ir. Amen? Labi. Vēl kaut kādā interesanti rakstīt, ja pietikšanai. Ja? Amen. Amen. Nu, labi. Saki, tad beigsim. Jā, slavu Dievam. Nu ko, rezumējums vajag? Nē, nevajag rezumējumu. Visi kā. Bet jā, tā viņš ir. Mēs ne tikai kvalitatīvi, bet kvantitatīvi. Daudzums arī būtu pavadīt rītu klāt. Amen?
Halleluja. Dievs ir ieplānojis, ka mēs būtu pie viņa. Dievs ir ieplānojis un vēlējies, lai viņš būtu mūsu ķēniņš. Viņš ir plānojis, viņš ir ieplānojis, viņš vēlas to. Viņš vēlas būt tavs Dievs. Viņš ir sūtījis Jēzu, tāpēc, ka viņš ir mīlējis tevi. Tu viņam esi dārgs, tu viņam esi īpašs, tu viņam esi, viņš mīl tevi. Amen. Es lasīju rakstietu, kur teikts, ka latviešiem ir jocīgi uzrakstīts, ka līdz skaudībai, uz skaudību nesas tas gars, ko viņš mūsos ir ielicis. Kas tas ir uz skaudību nesas? Bet krieviskais ir teikts, da revnosti ļubit. Tas gars, ko viņš mūsos ir ielicis. Svētais gars mīl tev tik spēcīgi, ka viņš ir greizsirdīgs. Viņš ir greizsirdīgs uz visām tām lietām, kas vēl grib nākt tavā dzīvē, vai grib kaut ko darīt, vai grib pacelt savu galvu un pateikt, tagad es valdīšu tavā dzīvē, tagad es būšu šeit priekšnieks. Nē, svētais gars ir karsts par to, viņš ir dedzīgs par to. Viņš ir atpircis tev. Viņš ir ķēniņš mūsu sirdīs. Viņš ir mūsu dzīve. Viņš ir mūsu uzvar. Viņš ir atpircis mūsu, amen? Un viņš ir dāvinājis mums savu vārdu. Viņš teica, runā, neklusē. Mums ir tas pats ticības gars, kā Bībele saka. Es ticēju, tāpēc es runāju, amen? Un tu lasi Bībelē lietas un runā par sevi šīs lietas, amen? Runā viņas par sevi. Es runāju Bībelē, man rokas tīri, es nezinu, pēc laivas vai pēc smagā darba, mums ir ar apmetu, mēs strādājam visu, un tu strādā, un es pamožos, un rokas tīrpas reāli. Es domāju, būs tā. Es domāju, kur ir par atjaunošanos runāt? Un tieši šis psalms, 103. psalms, un tā, un es vēl neaizmirstu, ko tas kungs tev darīs, un tā tālāk, viņš dziedina visas tavas vainas, viņš tur dara brīnišķīgas lietas, un piedod tavas grēkus, un vēl, un viņš liek atjaunoties, ja? Viņš liek atjaunoties tava jaunība, viņš saka atjaunosies kā ēgļi. Vēl bija rakstiet, kur bija, ka jūs skriesiet un nepiekusīsiet. Tā jūs zināt rakstiet, Jesejā man šķiet, tas bija, to es kaut kur citur piefiksēju. Tas bija šeit. Jesej, tas bija, Jesej. Paskatieties šeit. Un šī ir rakstiet, kas manās vienkārši domās noskanēja tā rakstiet. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Halleluja! Ir vērts paļauties uz to kungu, man ir vērts paļauties uz to kungu, tāpēc, ka tu dabū jaunu spēku no viņa. Halleluja! Kurš negrib jaunu spēku? Viss grib jaunu spēku, ne? Un paskatieties, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgli. Un paskatieties, šeit rakstīts, ka viņi skrien un nepiekūst, un ka viņi iet un nenogūst. Es domāju, šis ir mans devis tēvs. Es teicu, paskaties, es domāju par sevi, jo ja tev ir domas, ka tev rokas sāk, tu domā, tev sākas automātiski. Man tā ir bijis, tad, kad tu pārstrādājies, tad, kad tu nogūsi, tad, kad ir daudz fiziskās slodzes, pamodies tev rokas notirpuši. Tu atceries, ka mammai manai rokas tirpa, kā viss šīs tev lietas tev viņas eksistē. Viņas tev grib iedzīt iekšā tajā, lai tu pateikt, laipni lūgt roku tirpšanu manā dzīvē. Nāc, paliec šeit. Tev ir atļauts būt šeit. Un es domāju par šī lietams, Dievs, es saprotu, ka tam nevajadzētu būt manā dzīvē. Un es gribu stāties viņam pretī, un šī rakstotreiz izskanē, ka viņi skries, viņi nepiekusīs. Ja? Viņiem būs spēks no viņa. Ja? Un tā kā ērgli viņi atjaunosies tur, un vēl viena rakstiet līdzīgi ir, ka viņi jaunība atjaunosies tā kā ērgli. Ja? Un viņš teikt, viņi iet un nenogūst. Viņi skrien un nepiekūst. Kā var skriet un nepiekūst? Vai ne? Tas taču ir pārdabīgs kaut kas. Kad tu skrien, domā, kāpēc es esmu viens palicis? Un kāpēc man ir tik labi?
Tāpēc, ka tu nepiekūst, tā ko pārējie jau ir sanām atkrituši jau visu. Tu skrien, un tu nepiekūst. Un tu ej, un tu nenogūst. Domā, debes Tēvs, tas ir kaut kas pārdebisks. Tas nav parasti dabīgas lietas. Un es saku, Tēvs, es pateicos, ka es varu daudz strādāt. Es varu skriet, es varu daudz fiziski strādāt. Un es nenogūšu, un es nepiekusīšu. Un mans rokas netirpst. Tas nav tā iemesls. Un es saku, Jēzus Kristus vārdā, es jums pavēlu aiziet tirpumam, notirpšanai. Es pavēlu aiziet no manām rokām. Es runāju uz tevi, ej prom no manas dzīves. Tāpēc, ka Dievs ir apsolījis atjaunot mani, un es nepiekusīšu, un es nenoguršīšu, un viss būs brīnišķīgi ar mani, ne? Un tu runā šīm lietām. Tu stāsti, kurai lietai, kur viņai ir jāiet prom. Tu viņus padzeni, tu dzen ārā, tu runā viņam. Tāpēc, ka Dieva vārds saka pretī šīm lietām. Bet katra šī lieta, ienaidnieks vēlas pielīst pie tev, viņš vēlas ienākt, viņš vēlas, lai iebāz savu kājiņu tavā durvu šķirbiņā. Viņš vēlas, lūdzu ielaid man iekšā, ielaid man. Es esmu tavs draudzīgs. Ne, tu biji kādreiz mans draudzīgs, tagad tu esi ienaidnieks. Tev ir aiztaisīts durvis, ja tu nenāc vairs pie manis. Ej prom, Jēzus Kristus vārdā. Ne? Un tādā veidā tu aizsargāsi savu nāmu. Tu aizsargāsi, runājiet, amen, neklusējiet. Dāvids teica, kamēr es klusēju, man kauli panīk manā iekšienē. Kad es klusēju, pietiek klusēt. Runāsim Dievu vārdu, apliecināsim viņu vārdu patiesību, apliecināsim Kristus nopelnu mūsu dzīvēs. Runā, dusmojies uz ienaidnieku, saka viņam, kur viņam ir jābūt, amen. Dievs tev ir devis dusmas. Jēzus ārdīja kalus šitos te galvu mījais, pip kustājas, viņš bija ritīgi dusmīgs. Viņš bija reāli dusmīgs uz šiem cilvēkiem. Ja tev ir pļotka rokās, viņš nestāgā paskaties, ko es uzstājies. Nē, viņš gāja ritīgi šķaidīja viņus, dzinā. Un nevien reizi viņš dzīja viņus ārā, vairākas reizes viņš dzina ārā viņus. Viņš vienreiz izdzina ārā farizēju tur. Nekas nav. Trakais aizgāja projām, nāk. Viņš aizgāja, nebaidās, nāk apakaļ. Cik jāmaksā bija 10 eiro pa vietiņu, jā, bija jāsamaksā, jā. Lai jūs varētu pārdot, protams, kaut jūsu dievnamo tirgotājiem, jāsamaksā farizējiem, jā. Un pa to viss, jā. Viņš nenāks tagad nebūs, viņš aizdīts prom, musēji tur aizgāja dzenājīgi, jā. Nē, Jēzus atnāk otrais, ras, viss izdzenāja. Viņš bija dusmīgs uz viņu, dusmojies uz ienaidnieku. Dusmojies un runā Dieva vārdu patiesības. Runā, nepārstāj runāt. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Kā Dievs rada lietas? Kā viņš rada lietas? Viņš runā. Viņš saka lietas. Un mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Mēs esam tādi paši. Amen? Tāpēc runā viņa vārdu apsolījums. Runā to, ko viņš ir pasakījis. Tas bija viņa plāns būt kopā ar cilvēci, būt kopā ar cilvēci. Cilvēks izvēlējās iet pati. Te nu mēs esam. Te nu ir viss cilvēks. Problēmās, nezinu kā uzvarēt, nezinu kā dzīvot, nezinu kā iet uz priekšu, karš aiz kār, problēmas aiz problēmām, situācijām. Amen. Nezinu kā uzvarēt, nezinu kā. Tehnoloģijas ir, bet tehnoloģijas atnes nākamās problēmas, vai ne? Nu viss. It kā liekas atombumba izdomā atomenerģiju, urā! Nu jā. Un tā tālāk. Tā kā it kā trūks gudrības, lai pareizi pielietot visu to. Dievs mums ir vajadzīgs tu, Dievs mums ir vajadzīga tava gudrība, mums ir vajadzīga tava palīdzība katru dienu būs. Un viņš teica, es zinu to, un es gribu būt pie jums. Tāpēc es esmu sūtījis savu dēlu, lai būtu pie jums mūžīgi. Amen? Neaizgriezīsim savu skatu no viņu, jo mēs savā dvēselē aizgriežam savu skatu prom. Mēs savā dvēselē to izdarām. Mēs pasakām, jā, amen, tāpēc pievērsīsim uzmanību tam visam. Būsim uzmanīgi tam, ko mēs runājam. Būsim uzmanīgi, vai tu gribi, lai tās lietas, ko tu izsaki, viņas būtu tavā dzīvē, ienāk tavā dzīvē. Amen? Tev liekas, tas jau fanātisms kaut kāds ir. Jēzus teica vispār, ja mēs skatāmies uz Jēzu, viņš teica, es nerunāju vispār neko, kā tikai to, ko mans tēvs man saka. Es atceros Gunārs Tīsons, viņš palika dusmīgs, kā tu tas ir iespējams? Viņš ir ritīgi dusmīgi.
Un tad, kad tu saproti to, ka bez viņa es nespēju pareizi dzīvot vai nespēju pareizi attiekties, tad tu gribēsi viņu. Bet ziniet, ir patiesība tāda, ka mēs jau neesam bez viņa. Tu neesi bez viņa. Bībelē saka, jā, bez viņa bez tā kunga mēs neko nespējam. Un tad mēs, Bet patiesība ir tāda, ka tu neesi bez viņa. Patiesība ir tāda, ka viņš ir tevī. Un tu esi viņā. Tā ir patiesība. Problēma ir nevis problēma, bet situācija ir tāda, ka mums trūkst atjaunot domāšanu. Vai mēs nespējam pieņemt to, ko viņš ir ielicis mūsos. Bet viņš ir ielicis daudz šīs lietas. Tāpēc jārocies iekšā, ņemies tajā, piefiksē kaut kādu interesantu domātā, pierakstīt. Tā ir vērtība priekš tevis. Pēc tam tu skatīsies, te domāt klāt, viņi tev apaugs ar visu kaut ko, te būs sprediķis, ko sludināt. Tev būs vārdi, ko teikt cilvēkiem. Tu būs pārsteigts. Halleluja.